Labvakar, vai labdien, vai labrīt, skatoties, kurā laikā jūs skatāties mūsu webināru, bet ir pienācis mūsu vilku mēneša webinārs, Grīnvalka vilku mēneša webinārs, un šodien apmēram stundiņu pavadīšu kopā ar jums, es, Agita Bergana Bērģe, un pastāstīšu par visiem tādiem gan jaunumiem, gan arī aktualitātēm, kas ir paredzētas šajā mēnesī, kas ir vilku mēnesis, un šajā baltajā laikā un ziemā, kad beidzot mums ir sniegs, viss atkal ir gaišs un balts. Es domāju, ka visiem arī ir parādījusies tāda jauna, skaista enerģija. Un tad arī šo te enerģiju saglabājam, nesam cauri visam mēnesim, pat tad, ja pēkšņi gadās mums, kad atkal lietus noskalo mūsu balto sniegu, bet to balto sajūtu saglabājiet arī tajā laikā, kad paliek jau tumšāks. Tātad mazliet atjaunināšu informāciju par to, kas tad ir salnu mēneša izdevīgo pirkumu grozā, un vēl šodien tikai 28. datums, tātad vēl pāris dieniņas mums ir šīs akcijas aktuāls, un varat kaut ko izmantot, un tā kā nāks svētku laiks, un varbūt arī mazliet svētku trauksme jau katrā sākās, tad lai sev tā kā padarīt šo svētku laiku skaistāku un mierīgāku, varbūt kaut kas no šīm te izdevīgā pirkuma groza sastāvdaļām nodara arī jūsu Ziemassvētku grozā. Tātad mīļā akcija Grīnvalka pērc vienu otras dāvanā, kas tad mums tajā ir? Tātad ir stikla tīrīšanas audums, mūsu top audums, vienu pērkot otras dāvanā. Viennozīmīgi tā varētu būt viena no tādām ļoti labām dāvanām Ziemassvētkos. Vienu pērkot otras dāvanā ir arī mūsu optikas audumiņš, kuram, manuprāt, ja mēs varam uzdāvināt dāvanu, kuru cilvēks lieto ikdienā katru dienu ar mīļu tādu sirdi piemin jūs, un tai dāvanai cena ir tikai, cik sanāk, eiro, nevar pēkšņi saskaitīt, tad eiro 50 un vēl 30, eiro 80, tad šīs laikam ir tās dāvaniņas, kuras ar mīļu sirdi varam uzdāvināt visiem un iepriecināt katru, vienalga, kur mēs, vai tie ir darba kolēģi, vai tā ir mūsu mīļā pedikīrīte, manikīrīte, vai frizierīte, vai zobārstīte. Tā kā, un arī auto atslēdznieks mūsu mašīnām, es domāju, ka katrs novērtēs šo te dāvaniņu. Rekomendēju izmantot šī mēneša akciju, jo nākošā mēnesī šīs produktiņš nav akcijā. Arī mūsu grīna audumiņš vienu pērkot otras ir dāvanā, un grīdas komplektam, tas jau ir, kad ir tāda bagātīga dāvana jums vajadzīga, tad pie šī te grīdas komplekta, kurā ir mitrais mops, ir tātad mitrai uzkopšanai, ir sausais mops putekļu savākšanai un spalva savākšanai, un visas slotas viegla metāla slotas konstrukcija visa. Un tātad šis un dāvanā nāk pat veselas divas dāvanas. Viena ir gumijas birstīte, ar ko vislabāk gan izmazgāt slapjo mopu, tad, kad mazgājam, gan arī notīrīt visus putekļus un spalvas no sausā mopa. Gumijas birste šajā ziņā ir absolūti vienreizēja un vislabāk strādā. Otra lieta, kur var izmantot šo te gumijas birsti, ir visu zamšādas apavu kopšanai, tā ka tā arī ir brīnišķīga dāvana. Un
var arī dzīvnieku spalvu noņemšanai no mīkstajām mēbelēm, no meteļiem un tā tālāk. Un, protams, tie pielietojumi vēl gumijas birstē ir daudz un dikti, gan pirtī masāžā izmantot, gan dzīvniekus ieskāt un vēl kur nu kurš ir atradis par labu esam tieši šeit te gumijas birstē. Arī audumiņš, kas ir avene, kas ir liela izmēra mikrošķiedras audums, praktiski kā tāds virtuves dvielītis vai vispār maza izmēra dvielītis. Šīs ir arī vēl dāvanā klāt pie grindas komplekta. Tā ka šis te komplektiņš patiešām ļoti veiksmīgs un ļoti labs priekš dāvanām. Lūk, tā ka jā, izmantojiet šo te vēl iespēju pēdējās dieniņās. Un īpaša cena šajā mēnesī arī ir virtuves audumam, taukainām virsmām. Tātad 5,40 maksā šis te audumiņš, ar kuru var notūrīt gan taukainas virsmas, plītis, cepeškrāsnis, gan tvaiku nosūcēju, vai izmantot arī tad, kad šobrīd būs lielās spiķu pīrāgu cepšanas un viss pārējais, kur paslaucīt rociņas. Veļas pulveris regulāri, kilogramīgais iepakojums 9,90. Maksā vēl šobrīd šajā te mēnesī jaunajā iepakojumā, kas ir ļoti ērts lietošanai un gan atver vaļā un ar to klipiņu atkal aiztais ciet. Mums nav jādomā, kurā vietā bērt un kā tas darbojās. Es domāju, ka tas jums arī ļoti labs. Dezinfekcijas līdzeklim 5,90 un rulonu dezodorantam 7 eiro, ko noteikti varat izmantot arī dāvanām. Nākošā mēnesī šī te akcija mums nav, tā ka rulo dezodorantus nopērciet, ja jūs redzat to kā labu dāvanu vai arī sev pašiem lietošanai izdevīgāku cenu 7 eiro. Un dāvanas par apjomu, protams, arī šajā mēnesī ir, ja jūs pirksiet virs 80 eiro, tad jums būs lūpa balzāms dāvanā, kas arī laikam ir viena no tādām pildīgi nepieciešamām lietām šajā ziemas laikā. Ja vairāk par 120 eiro, tad veseli 2 audumiņi, tātad kosmētikas noņemšanas audumi, salvetītes, 2 gabalas un savukārt 2-kilogramīgais iepakojums regulāri pulverim dāvanā būs pār 300 eiro. Vai pat ekstra, jau es esmu mazliet saputrojusies. Lūk, kā jau pieminēju, tas tā kā pa pagājušo mēnesi, par šo mēnesi, par novembri, jā. Bet, kā jau pieminēju, tad Greenwalk tiešām ir lieliska dāvana, un es domāju, ka katru gadu jūs esat, tie priecīgie un laimīgie, kad jūs zinat Greenwalk, un jūs varat iepriecināt ar vien savus mīļos ar noderīgām dāvanām. Un jums nav jāuztraucās par to, ka jums atkal ir jātērē nauda un jāpērk kaut kas, ko cilvēks pēc tam izmetīs ārā vai nezinās ar to nieciņu, ko darīt un pārvietos viņu no viena plaukta uz otru un tikai slaucīs putekļus. Tad jā, šīs te dāvanas vienmēr ir noderīgas. Un šogad mēs gribam tā īpaši uzsākt jau šajā gadā, gribam uzsākt tādu jaunu, nezinu, kā lai to saka, akcijas veidu, kas ir baltās dienas, kur tādiem populārākajiem produktiem būs īpašāka atlaide. Un ja jūs redzēsiet šādu te zīmīti uz produkta, tad zinat, ka te ir tāda īpašāka atlaide un tā ir balto dienu akcija.
Nezinu, kā jums, bet mums ofisā runājāmies arī ar Ramonīti un tāpat tās mājās arī ar Dinu un citiem ģimenes locekļiem, ka šīs te melnās akcijas, kas ir melnās piekdienas akcijas un viss pārējais, ka tas jau sāk nogurdināt un nogurdina tīri savas, teiksim tā, nezinu, tādas enerģētikas dēļ, jo tā ziņa, ko mums nes katru reizi, kad ienāk e-pastā vai telefonā vai vēl kaut kur īziņā melnā piekdiena, nezinu kā jums, bet man tā sajūta nav forša. Jo ko tas mums, kāda ir tā ziņa? Ziņa ir tāda, ka šī diena mums ir melna. Mūsu tautā ir melna diena, tas nozīmē kaut ko tādu skumju, grūtu, sarežģītu. Kādēļ, lai mana diena kļūtu sarežģītāka ar to, ka man tiek dot iespēja kaut ko nopirkt izdevīgāku un principā tam jābūt ir iepriecinājumam. Un savukārt mums Latvijā, es domāju, ka pat Baltijā, negribu runāt par visu pasauli un Eiropu, baltais vienmēr ir nozīmējis kaut kas gaišs, kaut kas īpašs, kaut kas ļoti labs. Mēs vienmēr runājam par to, kad mums ir laba diena, tad mēs domājam, ka tā ir, gaiša, balta diena. Un turmāk mēs nekad vispār neesam uz melnajām šīm te dienām parakstījušies un sludinājuši viņas. Un tad šobrīd, mēs tā kā mazā tādā akcijā izejam pret melno, ir jābūt arī ļoti daudz baltajam. Un tā kā tas melnais ir šogad bijis ļoti, ļoti daudz un ļoti, ļoti uzstājīgs, tad šobrīd mēs gribam iet pretī ar baltajām dienām. Un šajā gadā vēl ir palikušas no 1. decembra būs 31 balta diena Grīnvalkā, un ļoti ceru, ka arī jūsu mājā. Un tātad 31 baltu dienu es jums novēlu visā tajā baltumā. Lūk, nezinu, cik es skaidri vai neskaidri paskaidroju par jauno akciju veidu, par jauno uzrunu, bet baltās dienas, tātad baltās dienas būs tās, kuras, ja jūs redzēsiet šādu te baltās dienas atlaidi, tad ziniet, ka tā ir ar kaut ko ļoti īpaša, un tā ir īpaši tā kā gatavota akcija tieši jums, mūsu mīļajiem partneriem, konsultantiem, mūsu mīļajiem klientiem. Lūk, tātad Grīnvalka baltajās dienās, Grīnvalka audumiem, visiem audumiem ir 20% atlaide. Protams, tie, kas akurāti iet uz akciju, tur laikam nebūs gan, bet vispār visiem audumiņiem tātad ir šie 20% atlaide visai sadaļai. Tātad jūs dāvanas varat izvēlēties no šīs te sadaļas par izdevīgāku cenu un izveidot dāvanu veidu paši. Kam vēl ir īpaši šīs te baltās dienas atlaidīti, tā ir visiem Marijos Fabrē produktiem. Tātad -10% atlaidi visai Marijos Fabrē produktu sadaļai būs -10%, tātad atkal paši komplektējiet, jo katra Marijos Fabrē, katras produktiņš, tā jau ir ļoti izcildoma par dāvani, Tā ka visiem Marijos Fabrē produktiem -10%. Protams, ir arī ļoti
tādas iespaidīga atlaide uz Grīnvalka dvieli, uz lielo Grīnvalka dvieli, un es pieļauju, ka ļoti daudzi savā Ziemassvētku vēstulītei, Ziemassvētku vecītim ir pieminējuši Grīnvalka dvieli kā tādu sapņu dāvanu, ko, varbūt ne katrs var atļauties pats sev. Ja? Jo tā cena 35,70 varbūt nav tāda, kuru katru dienu mēs dvielim izmantojam, bet savukārt 25 eiro par mikrošķiedras dvieli, kas ir liela izmēra, kurā ir tik daudz mikrošķiedras audumu, kuru var izmantot dvieli gan ejot baseinos, gan pirtīs, gan arī izmantot, jo sevišķi tiem, kas šobrīd vēl nodarbojās ar seviļādu speldēšanu, tā gluži nav, bet peldēšanos apliņģī, tad jā, šī ir ļoti laba doma par izcilu dāvanu. Tātad šajā mēnesī balto dienu laikā ir 25 eiro maksā. Savukārt skropstu tuša no 24,50 eiro šajā mēnesī maksās 16 eiro. Par skropstu tušu esmu ļoti daudzas reizes stāstījusi, bet tiem, kas varbūt pirmo reizi mani klausās, ar ko īpaša no citām skropstu tušām, ar to, ka šeit sastāvā ir tādas ļoti kopjošas eļļas kā olīveļļa, kā rīsu asnu eļļa, kas gan mitrina, gan baro, gan kopja skropstu ādu, tātad plakstiņu ādu arī. Tālāk šajā te skropstu tušā ir 3 vaski, kas neļauj nobirt vai noplūst šai te skropstu tušai, kas ir tātad kandelila vasks, ir olīvu vasks un ir parastais bišu vasks. Tālāk šajā te kopjošajā skropstu tušā kā pigments tiek izmantots dabīgais minerāls. Ko es vēl aizmirstu? Protams, ir E-vitamīns klāt, A-vitamīns un nomazgājami ir tikai un vienīgi ar ūdeni un, protams, Grīnvalka salvetīte kosmētikas noņemšanai. Tātad šajās te baltajās dienās 16 eiro. Baltajās dienās arī kā lieliska Grīnvalka dāvana tiek piedāvāts arī dabīgo kristālu dezodorants ar alveju, 90 gramīgais rulo dezodorantiņš. Rulo tā laikam nebūs pareizi runāt un stāstīt, jo tas ir kristāla dezodorants, kurš jāpaslapina zem ūdens un tad jau smērē padusēs. 10 eiro varu pilnīgi garantēti teikt, ka lietosiet šo te dezodorantu ikdienā lietojot, tas kalpos vismaz 2 gadus, ja ne pat vairāk. Tā kā dezodorants. Un te mēs sāksim runāt par komplektiem, ko īpaši esam iepakojuši kartona kastītēs, lai skaisti jau ir dāvaniņi, kurai ir tikai vajadzīga lentīte uzsiet virsū un uzrakstīt vārdiņu un likt zem egles. Tātad šīm te dāvaniņām ir jau iepakojums un viens komplektiņš, ko esam izveidojuši, ir virtuves komplektiņš, kurā ir iekļauts virtuves dvielītis avene un spirāls skrāpīts, 1 gabals spirāls skrāpīts. Tātad viss, kas ir vajadzīgs virtuves uzkopšanai.
ļoti labs darba komplektiņš. Tad ir komplektiņš, kurā ir stikla audums un luks audumiņš, tas, kā mēs viņu saucam, iepazīšanās komplekts. 12 eiro tikai maksā šajā te laikā svētku, un komplektiņā ir luks audumiņš un ir stikla audumiņš. Lieliska dāvana arī ir komplektiņš ātri un viegli, kurā ir pulēšanas audums, tātad glāžu pulēšanas audums, stiklu, visādu metāla virsmu pulēšanai, un grīna audumiņš, kurš ir putekļu slaucīšanai vai jebkuru netīrumu mazgāšanai slapjā veidā noņems visus gan kalcija nosēdumus, gan arī tauku nosēdumus, gan jebkurus netīrumus. Tātad ar šādu te komplektiņu, kas maksā 13 eiro, var padarīt tīru māju vai arī tiem, kas restorānos strādā, šis ir ļoti labs komplekts. Tad komplektiņš ikvienam. Tātad šajā komplektiņā iekšā, kurš maksā tikai 5 eiro, tur ir universālais grīnmalka sūklītis un optikas audumiņš. Kopā šādā te komplektiņā 5 eiro maksā. Kā ikvienam, tad ikvienam. Tad kam tas noderēs? Tātad par optikas audumiņu jau vismazliet runāju. Tas ir visam, gan laptopiem, gan visiem smalkiem ekrāniem, gan rotas lietām, kā pulēšanai, jebkura veida optikai, protams, jebkura veida stiklam. Mazs izmēriņš ļoti labi ērti nesāt sev līdzi un jebkam izmantot. Savukārt universālais sūklītis, to var izmantot gan ejot dušā, gan var izmantot traukus mazgājot, gan jebkuras virsmas tīrot. Tas ļoti labi pamerzīs, ļoti labi patīrīs. Vienīgais, kas jāņem vērā, kad akurāt traukus mazgājiet, tad vajadzētu likt tā, ka labi var žūt, jo tur iekšā ir polsterējums, kuram vajadzīgs ir mazliet ilgāk žūt nekā vienkārši tikai mikrošķiedrā. Īpašā tādā somiņā džutas būs komplekts dieviete, un šajā komplektā iekšā ir argana eļļa, Karela Hadeka argana eļļas pudelīte, ir matu turbāns grīnmalku un kosmētikas salvetīte. Tātad šis komplektiņš dievieti ir par 25 eiro un jau iepakots džutas maisiņā. Protams, kā latvietis praktiskais, mēs saprotam, ka šādā te dāvaniņā iekšā jau praktiski ir 3 dāvaniņas. Plus vispār 4 dāvanas sanāk, ja? Jo plus vēl arī ir šis te džutas maisiņš, kas reizēm arī ir ļoti, ļoti laba dāvaniņa. Tā ka jā, komplekts dievieti, tā noteikti noderēs jebkurai sievietei, jebkurā vecumā. Un es par to domāju, sākot jau no minimums gada līdz sirmam vecumam. Tad ir ļoti jauks komplektiņš elegance, kurā ir 2 kosmētikas audumiņi, kosmētikas noņemšanas audumiņi un skropstu tuša, grīnmalka skropstu tuša un 2 audumiņi. Atkal viss iepakots kartona kastītē. Maigums, grīnmalka komplektiņš maigums, kurā iekšā ir lūpu balzāms, grīnmalka lūpu balzāms un mežrozīšu ziepes no Marijos Fabrē. Iepakots skaistā organzas maisiņā, un tā jau arī gatava, tāda maz dāvaniņa jebkuram. Un es domāju, ka jebkurš arī par to priecātos, vienalga vai vīrietis vai sieviete, jo lūpu balzāms ir nepieciešams visiem, rada gan aizsardzību lūpām, lai tā kā no izžūšanas aizsardzību, gan mitrina ādu, gan arī baro ādu. Un līdz ar to šajā te laikā
Tā kā tur sastāvā ir kokosriekstu sviests un sastāvā ir saulespuķu eļļa un E-vitamīns un vēl bagātīgas vielas, tad jā, šis te ļoti labi strādā lūk balzāmiņš. Dāvanas viņam. Esam nosaukuši šo te sadaļu tā, bet jāatzīst, tas ir gan viņam, gan viņai. Arī dāvaniņa, kura noderēs absolūti katram, un katrs būs priecīgs saņemot šādu dāvanu. 2,99 maksā auto smaržas, 5 dažādi veidi, un šīs te eļļiņas ir aromāts sastādīts, ir Karela Hadeka kompānijā. Jā, tās ir ļoti visi, kas esat izmantojuši vai kas izmantojat vai esat dāvinājuši, jūs zināt, ka tās atsauksmes ir brīnišķīgas, vienkārši brīnišķīgas. Un tā tad, un šī 2,99 gan ir gala cena visiem. Tā ir cena, kas ir gan konsultantiem, gan partneriem, gan klientiem. Ja? Tātad šeit vairāk atlaidīta papildus atlaide mūsu konsultantiem un partneriem nav, bet tā cena arī ir ļoti, ļoti pievilcīga, atzīsiet, vai ne? Lūk, tad ir, gribu atgādināt, ka lieliska dāvana ir vannas sāls, un šobrīd ir jaunā iepakojumā, manuprāt, ļoti skaists, ar lodziņu, kurā var redzēt vannas sāli. Šeit ir gan Himalajas sāls, gan jūras sāls, gan vēl bija viens sāls veids, pēkšņi aizmirsu, un šeit ir ēterisko eļļu un ekstraktu kompozīcija vēl klāta. Tā kad aromātisks, brīnišķīgs sāls, 5,90 kilogramā. Un tad ir tāda jauna mums tāda sadaļa visu laiku, jau kā Grīnvalk aptieciņa, un šajā aptieciņā šajā mēnesī ir īpaši produkti, kuri ir iepakoti jau arī organzas maisiņā. Tur arī šiem visiem produktiem būs gala cena visiem. Tātad te nebūs papildus atlaide vēl iespējama, bet kas tad ir šajā te iepakojumā? Tātad te ir, mēs sadarbojamies ar aromaterapeiti Egiju Zelberi, kurai ir vairāk kā 20 gadu pieredze šajā jomā. Viņa gatavo fantastiskas smaržas un arī dažādus aromu produktus aromu dziedniecībai, un kopā ar viņu, sadarbībā ar viņu mums tika izveidota deguna eļļa veselības aizsardzībai. 5 ml iepakojumā ir kviešu dīkstu eļļā bāzēta, ēterisko eļļu kompozīcija pievienota vēl, ir klāt degunu eļļa. Ko ar to dara, kad to izmanto? Izmantojam to jau uzreiz, izejot no mājas, pasmērējam degunu gļotādu ar šo te eļļu. Tā gan palīdzēs atjaunināt degunu gļotādas darbību, gan šobrīd ir ļoti sauss gaiss ir, un gļotādai ir vajadzīgs visu laiku dabīgais mitrums, un diemžēl sausa gaisa rezultātā mums bieži vien ir tā, ka gļotāda ir traumēta, ir sausa, un tādēļ šādu te traumētu gļotādu ar palīdzot strādāt ar šīm te ēteriskajām eļļām un kviešu dīkstu eļļu, tad atjaunojās visi gan degunugļotādas receptori, gan arī šīs te ēteriskās eļļas būs tās, kuras dos aizsardzību
Un tādēļ gan bērnu laižot uz bērndārzu, vajag pasmērēt bišķiņu uz skolu, laižot pašiem katru reizi, kad izejam no mājas, pasmērēt ideālā variantā, katram turēt kabatiņā, un katru reizi, kā mēs ieejam kādās sabiedriskajās telpās, vienalga, vai tas ir sabiedriskais transports, vai arī kaut kur tur, kur jūs jūtat, ka kāds ļoti, ļoti šņaukājās, klepo. Kaut gan šobrīd tā vairs nav par tādu norma mūsu sabiedrībā, un par to es tiešām ļoti priecājos, jo slimiem cilvēkiem ir jāsēž mājās un jāveseļojās, un tas ir laiks, kurā cilvēks var atkopties, atjaunoties un nav ko skriet uz darbu, jo nekādus kalnus mēs tik un tā slimi esot nevaram gāzt, vai ne? Un tad tik un tā mūs noliks gar zemi tā, ka mēs nekur nevarēsim aiziet. Tāpēc labāk tad, kad sākās šņupi un klepi un viss pārējais, kārtīgi izveseļojamies. Lūk, un tātad šo te deguna eļas pudelīti noteikti katram vajadzētu turēt kabatiņā, lai varētu izmantot, lai aizsargātu sevi šajā te, tomēr bāciļu laikā, teiksim tā. Kas vēl īpaši ir šajā te deguna eļiņā, pēkšņi mazliet samulsu. Deguna eļiņā tātad ir tā kā sastāvā ir tādas bagātīgas eļas un antibakteriālas eļas, kā eikalipts, baziliks, piparmētra, lavanda, mandarīns, zaļais mandarīns un ravensāra. Šī eļļa ir tāda, kas tiešām strādā gan pret, gan antibakteriāli ir, gan arī ir pret vīrusu, un tādēļ šī te aizsardzība ir ļoti, ļoti vēlama un ļoti, ļoti laba. Vēl šādai te aizsardzībai mums ir vēl viens komplektiņš pagatavots, kurā ir ēterisko eļu kompozīcija, 2 mililitrīga tāda maza pudelīte, skaista, un ir šis te deguna mini inhalators. Šis ir tāds dāvana konstruktors. Katram pašam ir jāizveido savs šis te mini inhalators. Ja tiek piepilināts šis te inhalatora, tā uzpildīt, tur ir tāds maziņš tāds stabiņš, kā redzat, ja? Tad tajā ir jāiepilina. Apmēram, katrs skatās 1/3 daļa. Viena puse no pudelītes, ja, tātad te ir 2 mililitri vai mililitru, bet mililitrs man pat liekas ir par daudz, bet 1/3 daļu no šīs te mazās pudelītes iepilina inhalatorā, aiztais cieto inhalatoru, tad, kad jūt, ka tas aromāts ir jau maz spēcīgs palicis, tad atkal var attaisīt, ar naža galiņu, ja to apakšiņu attaisa vaļā un atkal papildina ar jaunu. Var, protams, ik pa laikam vienkārši uzlikt pāris pilienus un lietot atkal, kad mēs viņu lietojam, jo sevišķi tad, kad tiem, kuriem ir zaudēta oža, dažādu vīrusu rezultātā. Un, lai atjaunotu ožas stiprumu, jo šeit sastāvā ir gan īpaša pretvīrusu maisījums, bet bāzīte ir ļoti daudz, tur arī ir baziliks. Baziliks ir viena no tām eļļām, kas palīdz atjaunot, arī aromaterapijā tiek izmantotas tieši, lai atjaunotu ožu. Šeit ir gan baziliks, gan eikalipts, gan mazliet arī lavandiņa, ja? Un īpaši tāds pretvīrusu maisījums. Lūk, šis ir, man tā liekas, ļoti interesanti, ļoti laba dāvana, absolūti visiem, kuri jau var pagatavot paši. Es domāju, tas jau varētu būt kopā ar vecākiem, jau bērni, es domāju, ka no
pirmās klases jau praktiski pašrocīgi, tad, kad vecāki tikai pieskata, jo tur ir tomēr ēteriskās eļļas, tas ir 100% ēteriskās eļļas, tur nav nekāda parastā eļļa klāt, ja? Nav atšķaidījums, tā kā to tādā ziņā, un mazoja bērndārznieki, tiem gan vajadzētu kopā ar vecākiem to darīt. Un tad, kad jūs kopā ar saviem bērniem pagatavosiet šādu te degunu mini inhalātoru, tad arī jums nav jāuztraucās par to, ka bērns viņu nelietos, jo ja viņš pats ir pagatavojis, viņš pats arī lietos. Un kā lietot, tātad katrā degunu nāsītē pieliek pie katras deguna nāsītes un ieelpo. Šo arī kā pretvīrusu līdzekli jūs varat izmantot, atrodoties jebkur šajās te sabiedriskās vietās, ja kāds lidojat. Jā, deguna eļļas obligāti ir jālieto, ja jums ir paredzēti lidojumi. Sagatavojiet jau degunu, pirms tam deguna eļļa un šis te inhalātors, tas ir fantastisks glābējs, jo tad, kad mēs lidojam, ir divi faktori, kāpēc mēs bieži vien pēc lidojumiem saslimstam. It kā mēs braucam atpūsties, it kā mēs braucam baudīt ceļojumu, baudīt apkārtni, siltās zemes vienā gadījumā, kalni citā gadījumā. Un it kā vajadzētu būt, mēs taču esam laimīgi tajā brīdī, līdz ar to par slimošanu nav neviena pati doma. Pārsvarā arī mēs neslimojam tajās vietās, uz kurām mēs braucam. Bet tad, kad mēs atgriežamies, tad arī klimata maiņa un viss pārējais, un tas, kad mūsu dzīve atkal atgriežās mūsu rutīnā, tas mūs parasti noliek gar zemu un mēs slimojam pēc lidojumiem. Bet vēl ir arī pamatots iemesls, kāpēc mēs slimojam, tāpēc, ka lidostās ir ļoti daudz dažādu baciļu veidi, kas bieži vien mums arī nevisai pazīstami, un organisms, protams, pirmām kārtām cīnīsies ar to, kurš ir pilnīgi nepazīstamais, jo tas viņam ir lielākais drauds. Un bieži vien imūnsistēma ir ļoti novājināta, un viņa vairs nespēja pildīt tās ikdienišķās savas funkcijas. Un arī lidmašīnā šis te gaiss, neskatoties uz to, ka, saka, ka tur tiek viss kondicionieri, visi tiek dezinficēti, viss, un gaisa apmaiņa ir caur filtriem un vēl. Gan ne visās, laikam, avio sabiedrībās tā ir, bet tā ir Baltika par to lielās, ka tā ir. Bet tik un tā apkārt ir ļoti daudz cilvēki. Un, protams, arī daudziem ir kaut kādi baciļi, un praktiski mums visiem ir baciļi, ja? Un tad ir tā, ka ir nepieciešams visu laiku šo inhalātoru tikai iešņaukt. Un tad jūs pirmām kārtām strādās šis te pretvīrus un antibakteriālais tīri fiziski jau. Otra lieta strādā arī tas, kad arī tīri šīs eļļas, kas ir pievienotas, tās strādā arī tīri kā aromaterapeitiski. Tās arī padara mūs pieņemošākus par to, kad mums atkal būs ikdienišķā rutīna, un mēs varam saglabāt savu prieku ilgstošāk. Un tādēļ būt arī veseli. Tā ka tas ir tāds, ko noteikti ir katram kabatā jābūt vienam inhalātoram lidojot un vienai šai te deguneļļai. Vēl mūsu klāstā ir tāds, es gribu teikt, ka šis ir tāds īsts Ziemassvētku prieka komplektiņš, jo tajā ir koka aromāta bumba, kura ir bez jebkāda aromāta šobrīd, un klāt ir Ziemassvētku ēterisko eļļu kompozīcija 2 ml tādā mazā pudelītē. Un šo var vai nu pilināt virsūs tās aromā bumbas un pakarināt aromā bumbu, mašīnā vai jebkurā telpā, lai radītu Ziemassvētku sajūtu, svētku sajūtu, priecīgi jauku noskaņojumu, baltu gaišu sajūtu, vai var arī lietot, protams, aromu lampās pa pilieniņam.
pa pilieniņam. Un, lai neapniktu, un jums nav liela pudelīte tāda, jā, kas no gada uz gadu, jo ēteriskās eļļas jau nevar turēt no vieniem Ziemassvētkiem līdz otriem, jā, tā ka viņas ir jāņem un jāizlieto. Un šie 2 mililitri ir tieši tik daudz, cik mēs labprāt izlietojam. Protams, nenozīmē, ka šo te eļļu kompozīciju jūs varat izmantot tikai un vienīgi aromu lampās vai pilinot uz salvetītes un uz radiatoriem liekot, lai attīrītu gaisu un gaisā būtu šis patīkamais aromāts. Bet varam lietot arī vienkārši atskrūvējot un pasmaržojot ik pa laikam. Tas arī radīs mūsos prieku. Tā ka šis ir tāds prieka komplektiņš. Lūk, tad kas mums tālāk? Tālāk mums ir ļoti īpašs produkts. Šeit gan es gribētu teikt, ka šis ir produkts īpaši sievietēm. Mēs viņu esam, tā kā sievišķībai, tā kā vairāk es esmu viņu, varbūt nodēvējusi. Ko nozīmē sievišķība? Sievišķība nozīmē to, ka mēs savā sievietes ķermenī jūtamies komfortabli. Mēs jūtamies labi, mēs jūtamies priecīgi. Un ir tādi brīži, kuros mums šī sajūta tiek mazliet izšūpota. Un tā ir tajos brīžos, tad, kad mums ar hormonālo sistēmu kaut kas, teiksim tā, noiet greizi, ja viņi nav vairs tādā balansā. Un parasti šis laiks ir tas, kad mums cikla maiņa notiek, jā, tā tad ir šis te menstruālais cikls, kurā kaut kāda iemesla pēc ir disbalans un mums ir sāpīgs mēnešreizes. Mums ir nepatīkams, nervos sāpīgs šis te pirms mēnešreižu laiks. Ja? To reizēm, tad, kad ir tāds kārtīgs disbalans, reizēm jūt visi apkārtēji, ja mēs kļūstam diezgan mežonīgas, ja? Un nejaukas, un pēc tam pārdzīvojam iespējams par to. Ja? Un ir, protams, arī tādos laikos, kas ir pirms menopauzes laikā, ja? Šie tepat karstuma, augstuma viļņi, kas nāk, ja? Tas, kad mēs nejūtamies kā savā ādā, kā saka, ja? Un tad kāda sievišķība, ja mēs jūtamies slikti? Mēs vairs nespējam būt šīs ziemas skaistie ziedi, kuri zied. Bet mēs esam jau kā tādi kaktusi un kā tādas adatas. Ja? Un tad šajā laikā palīgā arī, protams, var nākt ēteriskās eļļas, un varam lietot arī tās uz ādas, un mums ir īpašs tāds izveidots ziedūdeņu un ēterisko eļļu tāda kompozīcija, kur bāzē ir Itālijas salmenes ziedūdens un ģerānijas ēteriskā eļļa. Un kā tad tas strādā? Tā tad ir tāda maza skaista pudelīte, diskrēta, kurai ir tāds rulo galiņš, un mēs ar šo te rulo galiņu 2 reizes dienā mēs viņu uzsmērējam uz kaunumu, virs kaunumu, tātad zonā zem vēdera, virs kaunuma kaula, mēs pasmērējam 2 reizes dienā. Var arī, ja kādam ir ļoti spēcīgas šīs te hormonālās pārmaiņas pēcdzemdību laikā vai menopauzes laikā,
tad varam arī biežāk pasmērēt. Nekas slikts no tā nenotiks, tātad tajā zonā zem vēdera virs kauna un kaula. Vienmēr gan jāatcerās, ka tā kā tur ir ziedūdeņi kopā ar šo te ēterisko eļļu, viņas kopā nesamaisās, jo tur nav nekāda emulgātori ķīmiskie klāt. Mums katru reizi pašām ir jāsakrat. Šajā laikā, tad, kad mēs katra sakratām šo te pudelīti, tad tajā brīdī arī vairāk piedomājam par savu sievišķību, par savu sievišķo labsajūtu, labklājību, ja? Un izmantojam šo teiksim tādu atbalstu, ko sniedz Itālijas salmena un ģerānija. Un kā tad strādā šīs te ēteriskās eļļas un ziedūdeņi? Kā strādā šie augi? Tātad ģerānija ir vispār izslavēta kā universāla, ļoti plašas iedarbības hormonālo svārstību regulators. Tas ir gan menstruāciju, cikla un sāpju laikā, gan pirms tas PMS sindroms, ja, kas reizēm ir, gan menopauzes laikā, gan arī atjauno šūnas un reģenerē tātad, ja. Un lai gan šo te rullīti, vajag izvairīties grūtniecības pirmā, tātad to 3 mēnešu laikā lietot, tad ļoti ieteicams savukārt ir pēcdzemdību periodā, tad, kad atkal šīm te hormoniem vajag saiet pareizajās attiecībās, lai nebūtu nekāda disbalansa. Savukārt Itālijas salmene, teiksim tā, viņa arī strādās uz, kā saka, viņa nomierinās dvēseles blūzu. Tas ir kaut kādi šoki, ciešana, smaiguma trūkums. Es runāju tiešām par šo te sievišķo pusi, kura reizēm tiek traumēta. Itālijas salmena arī izšķīdina aizsprostojumu, atbalsta to tajā sentimentālā augstuma gadījumā, atslābina, aktivizē arī enerģijas cirkulāciju. Un, ja mēs no ajurvēdas puses skatāmies, tad viņa arī ir ieteicama tajā brīdī, kad ir pārmērīga pita vai kapa vai enerģija. Tātad, ja mums ir pārāk daudz šī te zemes enerģija, tas ir arī tajos gadījumos, kad mēs redzam, kad mēs kļūstam smagi. Kā mālos mīcītes, kad mums vairs nav lidojuma. Tajā brīdī arī šis te ļoti labi noderēs tieši šis rullītis sievišķībai. Lūk, tāds mazais brīnuma produktiņš. Protams, mēs nepretendējam, ka tas strādās tā, kā mums hormonālā terapija strādā vai vēl kā citādāk. Tas ir kā atbalsts. Tas noteikti nav terapeitisks, bet tas ir kā atbalsts, lai mēs justos labāk. Un es domāju, ka tā arī ir tāda ļoti laba dāvana mūsu māsām, mamām, meitām, arī, teiksim tā, jebkas, kad mēs pievēršam uzmanību savām fiziskajām ķermenim, tas vienmēr dziedina mūs. Un, ja mēs 2-3 reizes dienā padomāsim par savu sievišķību, ja mēs pievērsīsimies savām skaistajām sievietes augumam, tad mēs tādas arī skaistas būsim. Jo savā būtībā jau mēs esam tikai un vienīgi tāds informatīvais ķermenis, informatīva tāda būtne, un pēc tā
kā mēs jūtamies, mēs arī izskatāmies. Tādēļ arī bieži saka, tu izskaties tā, kā tu par sevi domā. Un tajā brīdī, tad, kad es par sevi domāju, ka es esmu skaista, es esmu mīļa, es esmu gudra, tajā brīdī es tieši tāda arī izskatos. Un arī es tādu izskatos arī citiem. Bet pirmām kārtām es tādu izskatos sev pašai. Un kas gan varētu būt svētki bez skaistām, mīļām un gudrām sievietēm, vai ne? Nu, lūk, tas ir par mūsu šī mēneša visiem jaunumiem, un, protams, kad vēl papildus dāvanas no Grīnvalka jums būs šajā Ziemassvētku laikā, un par pasūtījumiem virs 80 eiro ir kristāla glāžu dvieles, par 120 eiro ir vesels komplektiņš, virtuves komplektiņš, kurā ir gan amenīte audums, gan arī šis te audumiņš trauku mazgāšanai, un arī virtuves audums, tauku audumiņš. Un par 300 eiro sev pašām mīļajām vai sev pašiem mīļajiem ir sejas krēms no Marijos Fabrē, un es tiešām rekomendēju, ka tad, kad jūs saņemat, jo sevišķi tās lielās dāvanas par lieliem pirkumiem, atstājiet to sev, lietojiet paši sev, jo tas tiešām ir nopelnīts. Nu, lūk, un, protams, arī jums katram būs dāvaniņa no Grīnvalka, un šajā mēnesī šis te papildus visām dāvanām, par kurām es te runāju, ir optikas audumiņš brillēm un ekrāniem. Sākās sezona, kad vajadzētu iet uz kalniem, un tā tad ir vajadzīgas sniega brilles. Tad, lai jums ir šī te īpaši sniega brillēm, bet, protams, arī visiem ekrāniem, laptopiem, telefoniem. Un, jā, šajā mēnesī jums ir šāda te dāvaniņa. Ceru, ka jūs priecājaties. Un tiksimies atkal jaunajā gadā. Jaunā gada mēneša, janvārī, sala mēnesī. Un vēl man tāds jūs pavēlu, ja es jums tagad to saku, bet man tāds plāniņš ir parunāties arī ar jums un apspriesties, un varbūt jo sevišķi tas attiecās uz Liepājas grupu, bet arī visi pārējie būs mīļi aicināti, ja mums izdosies. Mans sapnīts jaunā gada pirmajos mēnešos, un es ceru, ka tas pat varētu būt janvārs, ka mēs varētu aizbraukt ciemos uz Liepāju. Un Liepājā paņemt līdzi arī aromaterapeiti Egiju Zelberi. Un Liepājā tad mēs varētu satikties un uztaisīt tādu jauku pasēdēšanu un meistaru darbnīcu. Nu, kaut ko paburties ar ēteriskajām eļļām. Ko jūs sakat par tādu plāniņu? Tā kā ir jau webinārs pašas pēdējās minūtes, tad diez vai jūs paprasīsiet čatā, paspēsiet čatā kaut ko uzrakstīt, bet varbūt vismaz plusiņus ielieciet, ja jūs par to priecājaties un vēlaties kaut ko tādu. Un padodiet ziņu jūsu grupas, jo sevišķi Liepājas grupas vadītājai Guntrai un Zīgim, abiem diviem, padodiet ziņu, vai jūs būtu gatavi kaut ko tādu sagaidīt mūs Liepājā.
Un tad jau par datumiem un pārējo mēs ar Guntru un Zigi vienosimies, jo bez viņu palīdzības jau noteikti mums nekas nesanāks tajā saorganizēt tādu pasākumu. Protams, uz Liepāju aicināt arī visi, visi, kuriem vien ir iespēja aizbraukt līdz Liepājai. Nu tāds man tāds jaunā gada, tā kā tāds vecā gada sapnītis par jauno gadu, par 2024. Gadu. Un es jums visiem novēlu šajā te vecā gada pēdējā mēnesī saglabāt gaismu, saglabāt sevī siltumu, mīļumu, neļauties nekādām ne hormonālām, ne stresorām, nekādām šīm te sajūtām un šiem te izaicinājumiem, bet būt tādā līdzsvarā, tādā harmonijā, tādā mierā. Un ja mēs šo gada pēdējo mēnesi nodzīvosim tādā līdzsvarā, mierā un gaismā, tad tas būs kā tāda sēkla nākošajam gadam, lai viss gads būtu tāds harmonijā, gaismā, mierā un tādā dziļā mīlestībā pret sevi, dziļā mīlestībā pret saviem tuvākajiem, dziļā mīlestībā pret visiem cilvēkiem pasaulē, nešķirojot, nedalot, un dziļā mīlestībā pret mūsu māti dabu un dziļā mīlestībā pret visu. Lai skaists un gaišs šis pirmssvētku un svētku laiks. Mīļoju jūs visus cieši. Atā! Un milzīgs paldies, ka jūs esat kopā ar mums.